Katrs otrais Latvijas pensijas sistēmas otrā plāna dalībnieks nav aizpildījis iesniegumu, lai nāves gadījumā pirms pensijas vecuma iestāšanās šo fondēto kapitālu varētu nodot mantojumā, nevis atstāt valsts kontā. Jaunieši, es labi apzinos, ka jūs ikdienā nedomājat par savu pensiju, lai gan vajadzētu. Bet pirmkārt padomājiet par saviem opīšiem un omītēm. Palīdziet viņiem aiziet Latvija LV, saklikšķināt pareizās lietiņas, tā lai šādā dzīves nedienā tomēr šis uzkrātais kapitāls palika kādam no mīļajiem, nevis valsts rīcībā. Un otrs stāsts ir par to, vai vispār vajadzētu šo otro pensiju līmeņu uzkrājumu ļaut cilvēkiem tagad izņemt, un tad pēc saviem ieskatiem iztērēt. Šeit skatāmies, kas notiek Lietuvā un Igaunijā. Igaunijā ir cilvēki, kas uzskata, ka tas ir bijis sliktākais lēmums Igaunijas vēsturē. Lietuvā redzam, teju 3 miljardu liels kapitāls ir šobrīd izņemts no otrā pensiju plāna, un lielā mērā šobrīd tiek notērēts dažādos importintensīvos pirkumos. Jā, īstermiņā tas iespējams ekonomikai iedod papildus stimulu, bet kopumā tas tiek izdarīts uz nākotnes uzkrājumu, nākotnes attīstības rēķina. Un mēs zinām, ka otrais pensiju plāns sastāda teju trešdaļu no kopējā pensiju uzkrājuma, kas šādā veidā īstermiņā tiktu iztērēts. Latvijā vajag šādu nopietnu diskusiju, progresīvie neatbalstīs šāda veida nākotnes upurēšanu īstermiņa labumu gūšanai, bet noteikti šo jautājumu vajag izdiskutēt, lai vienreiz par visām reizēm mēs šo jautājumu varētu slēgt.